Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4, medicīnas sabiedrība ARS un Latvijas aptieka. Ir svarīgi veikt diagnostikas izmeklējumus uz jaunākās paaudzes diagnostikas iekārtām, jo tās ļauj atklāt patoloģiju pat 1 milimetra lielumā, kas var glābt cilvēka dzīvību. Agrīnas un kvalitatīvas diagnostikas nozīmi uzsver arī dzīvības koks vadītāji. Tie dzīves stāsti ir ļoti dažādi. Ir laimīgi gadījumi, kad ir atklāts ļoti agrīna pirmajā stadijā un viss ir kārtībā, ir veikts nelielas manipulācijas un sieviete ir vesela un var turpināt veiksmīgu dzīvi. Un, protams, ir arī stāsti, ka izrādās, ka sieviete ļoti apzinīgi sekojas līdz savai veselībai, regulāri gājas uz ārsta pārbaudēm un, piemēram, gada sākumā ir bijusi un pēkšņi tuvojoties gada vidum ir atklājis, ka tomēr krūtī ir bumbūs un tad aizēja pie ārsta un uzzina, ka pēc tam jau veicot visas manipulācijas, ka vējs jau ir 3. stadijā. Tad vienmēr tas jautājums, kā tas tā varēja būt, es taču visu laiku apzinīgi sekoju līdzi un pēkšņi ar mani ir noticis kaut kas tāds un tad tiek meklēt kaut kādi iemesli, kāpēc tas tā būtu noticis, bet tas tā ir noticis. Mūsu šīs dienas studijas eksperti doktere Sintija Zirnīte, medicīnas sabiedrības ARS radioloģa diagnoste, veic rentgena izmeklējumus, osteodensitometrijas izmeklējumus, ultrasonogrāfijas vēdru dobumu orgāniem, vairogdziedzeriem, krūša dziedzeriem un datortomogrāfijas, koronogrāfijas izmeklējumus. Ir Latvijas radiologu asociācijas un Eiropas radiologu asociācijas biedre. Doktere Birute Reinšmite, Veselības centra 4 un Rīgas 2. slimnīcas kardiologs. Specializējusies ehokardiogrāfijā un elektrokardiogrāfijā, stažējusies Vācijā, piedalījusies Eiropas kardiologu kongresos Spānijā, Zviedrijā un Francijā. Jana Navniece, Latvijas aptieka farmaceite, studē Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes doktorantūrā, Latvijas Nīderlandes farmaceita apmaiņas programmas dalībniece. Cik liela nozīme ir tehnoloģijas iekārtu bāzē, uz kuras tiek veikta šī diagnostiskie izmeklējumi? Kādreiz ar vecajiem aparātiem mēs varējām sirds izmeklējumus veikt tikai melnbaltajos attēlos, tad nāca krāsu attēli klāt. Tagad jau ir bez krāsu melnbaltajiem dopleriem arī tādi izmeklējuma veidi kā 3D un 4D, kur mēs redzam visu telpiski. Zinām to, ka šobrīd Latvijā pavisam nesen tika atklāts sirds izmeklējums 4D kvalitātē. Kas viņš ir un kādi ir tie plusi šim izmeklējumam? Redziet, tie plusi ir tie, ka mēs redzam sirsniņu ne tikai šķērsgriezumā, bet mēs redzam sirsniņas telpisko attēlu. Pateicoties šai aparātai, mums to palīdz darīt kompjūters, kurš aprēķina precīzāk un parāda visas sienu kustības precīzāk to, ko cilvēks varbūt tik precīzi nespēja redzēt ar savu aci. Es domāju, ka tāpēc arī dosimies uz Veselības centru 4 palūkoties, kā tad ir šī jaunā diagnostikas iekārta, kādus rezultātus tās sniedz un kā izskatās šī atšķirība. Veselības centra 4 diagnostikas centrā kompleksa sirds un smadzeņu asinsvadu diagnostika ir iespējama ar jaunākās paaudzes 3D un 4D ekokardiogrāfijas iekārtu Vivid E9. Pats aparāts, protams, ir atšķirās. Un pirmkārt atšķirās tā tehnoloģija, kur ir izmantota tieši šeit. Un pirmkārt ir runā par jaunu 4-dimensiālu ehokardiogrāfiju. Uzlabota tā tehnoloģija, kurš mums kā ārstiem ļauj, piemēram, minūšu laikā dabūt informāciju. Tas ir ļoti būtiski ietekme uz procedūru, jo man nepieciešams apmēram tikai 5, 6 vai varbūt maksimum 10 minūtes, lai dabūtu ekrāna un pēc tam darba stācijai to nepieciešamo informāciju un viņu mierīgi apstrādāt.
un viņš mums patiešām ļauj diezgan ātri un precīzi konstatēt agrīnas izmaiņas pie kaut kādām slimībām, piemēram, pie arteriālas hipertenzijas, pie išemiskas slimības, ja, piemēram, tad, kad ir runa par stenokardiju vai pirms infarkta stāvokli, piemēram, vēstules anatomiju, kā ķirurgi skata uz to operācijas laikā. Un dēļ tā, piemēram, ja ir kaut kāda iedzimta problēma vai ir kaut kāda iegūta problēma, kur saistīta ar vārstuļu patoloģiju, tad, protams, es varu aprakstīt un parādīt, piemēram, kardioķirurgam, kur jālabo un kur, piemēram, ir problēma. Tomēr ir svarīgi saprast, kādi tad ir šā izmeklējuma galvenie ieguvumi, jeb priekšrocības. Pirmkārt, mēs varam rekonstruēt sirds dobumu reālajā laikā, telpiski. Otrkārt, ar 4D tehnoloģiju un ar to jaunu zondu mēs varam dabūt līdzīga kā kompjūtera tomografijas bildes. Tas nozīmē, būs redzams katru milimetru, kas notiek ar miokardu un ar sirds dobumu. Treškārt ir jaunā funkcija, tā saucama miokarda deformācija. Ja, tas agrīna konstatēšana, vai ir vai nav ar sirdi kaut kas. Arī gribu obligāti pieminēt par to, ka programma paredzēta ne tikai sirds izmeklējumi, bet arī asinsvadi, kas ir ļoti būtiski arī kā prognostiski radīta. Un šeit ir viena funkcija, kur nav nevienam aparātam, tas saucamais B-flow, vai tad, kad mēs varam kontrastēt asinsvadu bez kontrastvielu. Ja, tas ir asins plūsma, kur ir vizualizējis asinsvadus bez kontrastvielu izmantot. Zinu to, ka arī sirds izmeklējums veic ar šo saucamo 64 slāņu datortomogrāfu. Ko nozīmē šī iekārta un šis skaitlis 64? 64 slāņu datortomogrāfijas izmeklējums, tas ir tas pats datortomogrāfijas izmeklējums, bet pacientam tas ir daudz ērtāks, daudz vienkāršāks. Bet speciālistam izmeklējums dod daudz lielāku iespēju izvērtēt patoloģiju, kas pacientam dod rezultātu ticamāku un precīzāku. Šādu izmeklējumu iesaka pacientiem ar neskaidrām sāpēm krūškurvī, atipiskām sāpēm krūškurvī. Jo šajā izmeklējumā labi var redzēt ne tikai sirds asinsvadu patoloģijas, bet izvērtē arī pašu sirsniņu, maģistrālos asinsvadus, vārstulis, sirds dobumus, sieniņas, miokardu, perikardu, dažādās sirds cikla fāzēs. Salīdzinot ar iepriekšējām iekārtām, šis ir ātrāk veicams, ir mazāk alpas aizturi un līdz ar to tas izmeklējums ir ātrāks un pacients ātrāk tiek prom. Tad dosimies arī pie jums uz medicīnas sabiedrību ārs palūkoties, kā tad izskatās šis 64 slāņu datortomogrāfs. Ehokardiogrāfija ir viena no primārajām izmeklējuma metodēm sirds slimību gadījumā, bet, ja ir aizdomas par sirds asinsvadu vai sirds struktūras bojājumiem, ir jāveic kompjūtertomogrāfijas koronarogrāfija. Datortomogrāfijas koronarogrāfijā ļoti labi var redzēt gan asinsvadus, gan pašas sirds struktūras, sirds dobumus, sieniņas, vārstules, maģistrālos asinsvadus, bet arī struktūras un orgānus, kas ir ārpus sirsniņai. Tas ir videne, barības vads, plaušas, krūškurvju sieniņu var izvērtēt. Tas ir ļoti svarīgi pacientiem ar netipiskām krūškurvju sāpēm. Veicot ehokardiogrāfiju, ļoti labi redzēt sirds struktūras un izvērtēt sirds funkcionālos rādītājus. Asinsvadus ļoti labi var redzēt ar invazīvām kardiogrāfijas metodēm. Veicot invazīvo koronogrāfiju, pacientam tiek ievadīts asinsvadā garš kateters, kas ievada kontrastvielu sirds dobumos. Šajā izmeklējumā intravenozi tiek ievadīts kateters kā jebkurai intravenozai injekcijai, caur kuru tiek ievadītas zālītes, kas ir rentgena pozitīva kontrastviela. Izmeklējuma laikā rentgenstara palīdzību iegūs ļoti daudz izmeklējumā orgānu šķērsgriezuma attēlus, kas tiek elektroniski apstrādāti. Iegūtos 3-dimensiju un 2-dimensiju attēlus var rekonstruēt jebkurā plaknē. Pats izmeklējums ir relatīvs ātrs. Ja pacients ir sagatavots izmeklējumam, tas ilgst apmēram 20 minūtes. Šie nebūtu nav noteikti vienīgie sirds izmeklējuma veidi, tad kādi šobrīd vēl ir šie saucamie jaunās paaudzes izmeklējumi?
Ehokardiogrāfija ir zelta standarts kardioloģijā, bet ne visas patoloģijas var redzēt tikai ehokardiogrāfiski, lai cik labs aparāts būtu. Garāks izmeklējums ir tā saucamā Holtera monitorēšana, kad tiek piestiprināti elektrodi un pacients staigā mājās savā ikdienas dzīvē, darbā un tiek izdarīts elektrokardiogrāfijas pieraksts, ļoti kvalitatīvs, kuru pēc tam datorā atšifrē ārsts. Šajā laikā var precīzāk noteikt, ko dara sirds ritms, kā viņš uzvedās, vai vajag ārstēt, vai nevajag ārstēt, kā ir sakārtota terapija, vai vajag kaut ko mainīt, vai nevajag kaut ko mainīt. Pacientiem ar klasiskām stenokardijas sūdzībām, kas liecina par tiešām būtiskām izmaiņām koronāros asinsvados, būtu jāizvēlās invazīvās koronogrāfijas izmeklējumi, kur var precizēt bojājumu vietu un izmeklējuma laikā arī reāli palīdzēt, veicot dažādas korekcijas asinsvadu sieniņās. Jūs man iesakāt iet pārbaudīties arī uz tiem aparātiem. Ja es jūtos ļoti labi, es ļoti aktīvi dzīvoju, Labi, šodien par to ir tikai jāpriecājās. Jā. Bet ar mūsdienu aparātu mēs varam noteikt jūsu asinsvadu izmaiņas, jūsu sirsniņas izmaiņas, ir viņas vai nav viņas, jā. Bet ja tur atrod kaut kur sākuma izmaiņas, tad parasti ārsts liek kontroles pēc gada, pēc 2, pēc 5, jā. Un cilvēks apzinās savus turpmākos dzīves riskus.